Es jums izstāstīšu būtiskākās lietas, kas darba devējiem būtu jāievēro un jāzina, stājoties spēkā grozījumiem jaunajos noteikumos par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību. Tātad grozījuma mērķis ir mainīt arodslimību diagnostikas kārtību, mazinot valsts darba inspekcijas iesaisti šajā procesā, un tādējādi mums paliekot vairāk laika valsts darba inspekcijā veikt preventīvo darbu. Grozījumi paredz, kā turpmāk darba vietas higiēnisko raksturojumus sastādīs darba devēji, pie kura ir nodarbināta persona, kas vērsusies ārstu komisijā arodslimības diagnostikai. Tādējādi šie grozījumi, principā darba devējiem varbūt var raisīt tādu neizpratni un neziņu, ko darīt. Savukārt mums atbrīvojas vairāk laika šim preventīvajam darbam. Bet, lai kliedētu šo darba devēju neziņu un neizpratni, tad ir šis stāsts par to, kam jāpievērš uzmanība un kas tad mainās no 1. jūnija. Tātad sākums, kad persona dodas pie ģimenes ārsta sajūtot veselības problēmas, principā sākums nav diži mainījies. Tātad ģimenes ārsta apmeklējums, ģimenes ārsts nosūta uz izmeklējumiem pie arodārsta, arodas ārsts atkal nosūta tālāk uz papildus konsultācijām un papildus izmeklējumiem. Tā, ja arodslimību ārsts viņam ir aizdomas par arodslimības diagnozes iespējamību, personu nosūta uz komisiju arodslimībās vai uz Stradiņas slimnīcas arodu un radiācijas centra ārstu komisiju. Iesniedzot dokumentus, persona, ja potenciālais arodslimnieks, sagatavo arī papildus visiem dokumentiem, izmeklējumiem un dokumentiem par darba stāžu, arī aprakstu par veicamajiem darba pienākumiem, kaitīgajiem darba vides faktoriem un darba apstākļiem. Esam izcēluši šo te aprakstu tādēļ, ka tas būs, ja tas agrāk bija jāiesniedz valsts darba inspekcijai, tad tagad patstāvīgi nodarbinātajam, ja potenciālajam arodslimniekam šis apraksts būs jāuzraksta. Ja ar personu savukārt ir noticis arī nelaimes gadījums, kas saistīts ar inficēšanās risku un radušies veselības traucējumi, tad pievieno arī šo nelaimes gadījuma aktu. Savukārt vēl var pievienot arī citus dokumentus, kam varētu būt nozīme arodslimības izvērtēšanas procesām. Kā līdz šim arī turpmāk lēmumu par arodslimības diagnozi pieņem ārstu komisija, un savukārt, ja ir veicot obligāto veselības pārbaudu arodslimību, ārsts konstatē arodslimības, kuras minētas šo noteikumu pielikumā vai pazīmes, pacientu izmeklē, pievienojot izmeklējuma rezultātus un nosūta pie ģimenes ārsts. Savukārt ģimenes ārsts nosūta konsultācijai uz ārstu komisiju. Noteikumos ir izdalīti 5 gadījumi, kad arodārstam nebūtu jāpieprasa sastādīt darba vietas higiēnisko raksturojumu. Visi šie 5 gadījumi šeit ir uzskaitīti. Tad pirmie 2 ir saistīti ar darba vietu likvidēšanu, trešais ar hroniskiem gadījumiem, kad pēdējā darba vietā, ja arodslimnieks potenciālais tajā ir strādājis mazāk par 2 gadiem, bet īpaši uzmanību mēs gribētu pievērst tieši 4. apakšpunktam, kurā ir teikts, ja arodslimība izraisīs darba vides riska faktors, kas ir tipisks profesijai un darba veidam, kurā persona strādā vai strādāja iespējamās arodslimības iegūšanas laikā. Tātad klasiski gadījumi un tipiskie riski šādos gadījumos arodārstam nebūtu jāprasa sastādīt šo te darbvietas higiēnisko raksturojumu darba devējam, kā arī pēdējais 5. apakšpunkts, ja arodslimība ir izraisījis nelaimes gadījumus darbā, kas saistīts ar inficēšanās risku, un par to ir šis te nelaimes gadījuma akts.
Lai atvieglotu šo darba devējiem izpratni un varbūt trauksmi mazinātu, mēs esam šeit uzskaitījuši tipiskākos riska faktors tām profesijām, kurām arī visbiežāk ir konstatēts arodu saslimšanas, un arī netipiskos riska faktorus. Es viņus tagad negribētu lasīt un analizēt. To katrs varēs izdarīt pats, ja būs interese. Piemēram, par netipiskajiem, kāpēc mēs ielikām arī netipiskos, tātad tie ir tie gadījumi, kuros arodārstam raisīsies šaubas, vai tiešām šī profesijā varēja pastāvēt tāds risks. Nu, piemēram, pavāram ilgstoša balss saišu pārslodze, kas ir ļoti netipiski, bet ja pavārs ir strādājis skaļā cehā, pārtikas gatavošanas un ir visu laiku skaļi runājis, pacēlis balsi, tad arī šāds riska faktors varētu būt un varētu dēļ tā arī veicināt šo arodslimības iegūšanu. Un, nu, tā ir šīm visām profesijām. Mēs esam uzskaitījuši šos netipiskos riskus, un, lai tas būtu tā pārskatāmāk, tad esam arī sagatavojuši šo te riska faktoru apkopojumu, kas, protams, nav akmenī cirsts, un tas nav visi, kas vien varētu būt. Mēs ņēmām tikai tāds biežāk šos profesijas, uz kurām līdz šim tika pieprasīti darbvietas higieniskie raksturojumi un apstiprināts arodu saslimšanas. Šeit nav uzskaitīts arī, piemēram, ķīmiskās vielas, kuras varbūt mēs ne visas varam arī uzreiz paredzēt. Tad tas arī varētu būt kāds kā netipiskais riska faktors, kas varētu parādīties. Un tad, lūk, 15. punkts ir tas, kurā šis ir noteikts jaunais pienākums darba devējam. Tātad arodslimību ārsts darba vietas higiēnisko raksturojumu var pieprasīt no darba devējiem sastādīt, ja nodarbinātajam ir atklāti veselības traucējumi, kurus izraisa profesijai neraksturīgie darba vides riski un apstākļi, un nav iespējams noteikt šo tiešo cēloņu sakarību starp veikto darbu un personas veselības traucējumiem. Tikai šādos gadījumos arodārstiem būtu jāvēršas pie darba devēja, kad ir neraksturīgi, netipiski riska faktori. Ja nu tiešām ir šāds gadījums un arodārsts ir vērsies un tātad nosūtījis pieprasījumu darba devējam sastādīt šo higiēnisko raksturojumu, darba devējs mēneša laikā pēc pieprasījuma sagatavo higiēnisko raksturojumu, iesaistot pašu nodarbināto, tātad potenciālo arodslimnieku, nodarbināto pārstāvi un uzticības personas, ja tādi ir. Tātad darba devējs aizpilda veidlapu, kas ir noteikuma 3. pielikumā, un norādot šos te riska faktorus un un pielietojumu kategoriju, kas ir papildus pielikumos. Uz šo brīdi mēs savā mājaslapā esam ievietojuši arī paraugu gan šim potenciālais arodslimnieks, kur raksta aprakstu, kā viņš ir strādājis, gan arī darba devējam veidlapu, kā labāk aizpildīt šo te darba vietas higiēnisko raksturojumu, ja nu tāds ir bijis pieprasīts. Tad mājaslapā pie aktualitātēm un sadaļā izmaiņas darba vietas higiēniskā raksturojuma sagatavošanas kārtībā ir atsevišķa sadaļa, kurā arī ir ievietoti gan šie paraugi, gan higiēniskā raksturojuma, gan arī apraksta. Ko mēs gribētu ieteikt vēl darba devējam? Saņemot šo te darba vietas higiēnisko raksturojumu pieprasījumu no aroda ārsta, darba devējiem ir iespēja vērtēt, vai pieprasījumā minētie riska faktori un apstākļi ir tiešām neraksturīgi profesijai. Un ja nu tomēr pieprasījums ir atnācis, bet darba devēja ieskatā šai norādītai profesijai ir tipiskie riska faktori, nevis netipiskie vai neraksturīgie, tad principā izpildās 16 prim 4 apakšpunkts, kur ir teikts, ka šādos gadījumos higiēnisko raksturojumu sastādīt nepieprasa. Tādējādi darba devējiem ir tiesības šādos gadījumos atbildēt arodārstam,
ka viņi ieskatā šai profesijai, šim potenciālajam arodslimniekam, nebūtu jāveic darba vietas higiēniskā raksturojuma sastādīšana, jo viņa darba vietā ir pastāvējuši tikai tipiskie riska faktori. Lūk, ir 3 gadījumi noteikumos, kuros ir tātad paredzēta valsts darba inspekcija iesaistīšanās šajā procesā. Un tātad ārstu komisija arodslimībās var lūgt VDI viedokli un pārbaudas veikšanu šādos gadījumos. Ja tiek konstatētas būtiskas pretrunas starp personas sniegto informāciju par darba apstākļiem un darba devēja sagatavoto higiēnisko raksturojumu. Otrs gadījums, kad arodārsts ir aizsūtījis pieprasījumu darba devējam un ir pagājis mēnesis un nav saņemts šis sagatavotais darba vietas higiēniskais raksturojums. Vai arī, ja ir nepieciešama arodārstiem konsultācija par jauniem vai specifiskiem darba vides riska faktoriem. Tātad šie 3 gadījumi ir tie, kuros iesaistās valsts darba inspekcija. Nevienā no šiem gadījumiem nav paredzēts darba inspekcijai turpmāk sastādīt darba vietas higiēnisko raksturojumu. Nu, lūk, un šos 3 gadījumus mēs esam sadalījuši vēl par katru atsevišķi. Tātad, ja ir šīs konstatētās pretrunas starp potenciāli arodslimnieka skaidrojumu vai darba aprakstu un sastādīto darba vietas higiēnisko raksturojumu, ja mēs šādu informāciju saņemam no arodārsta, tad inspekcija veic pārbaudi, salīdzina sagatavoto higiēnisko raksturojumu ar reālajiem darba apstākļiem. Ja mēs konstatējam pretrunas, tad inspektors izdod darba devējam rīkojumu to novēršanai un jauna higiēniskā raksturojuma sastādīšanai un nosūtīšanai arodslimību ārstam. Ja pēc pārbaudes tomēr mēs konstatējam, ka nav šīs pretrunas, tad Reģionālā valsts darba inspekcija sniedz atbildi, pēc pārbaudes tātad sniedz atbildi arodārstam, ka darba vietas higiēniskais raksturojums atbilst noteikumu prasībām. Ja darba devējs ir ignorējis šo pieprasījumu no arodārsta veikt higiēnisko raksturojumu, ir pagājis laiks, kad šis raksturojums bija jāiesniedz, tad mēs izvērtējam, saņemot šādu informāciju inspekcijai, mēs izvērtējam, vai ir vispār pieprasījums bijis pamatots, vai ir tiešām bijuši šie neraksturīgie vai netipiskie riska faktori konstatēti. Nosūtam to, nododam Reģionālajai valsts darba inspekcijai un tiek izsniegts rīkojums darba devējiem sastādīt darba vietas higiēnisko raksturojumu, tātad, ja tas bija jādara un tas nav izdarīts. Par rīkojumu izsniegšanu mēs informējam arodārstu komisiju. Ja darba devējs nepilda uzlikto tiesisko pienākumu sastādīt darba vietas higiēnisko raksturojumu, tad administratīvā procesa ietvaros inspektors piemēro piespiedu naudu. Savukārt, ja mēs konstatējam, ka pieprasījums ir bijis nepamatots, ir pagājis laiks, mēnesis, tātad nekas nav darīts, tad mēs informējam arodārstu par to, ka nebija pamata pieprasīt darba vietas higiēnisko raksturojumu. Trešais gadījums, kad arodārsts var vērsties pie mums, tātad, ja ir nepieciešama konsultācija par jauniem vai specifiskiem darba vides faktoriem. Tātad gadījumos, ja mums prasa konsultāciju, tad mēs vispirms veiksim pārbaudi konkrētajā darba vietā par arodslimību ārsta norādītajiem specifiskiem riska faktoriem un sniegsim atbildi arodslimību ārstam. Noteikumos, kā līdz šim, ir uzskaitītas tās darba vietas, kurās valsts darba inspekcija neveic pārbaudes attiecībā uz arodslimību šite sastādīšanas faktu higiēniskā raksturojuma. Tad mēs līdz šim nekad neesam devušies uz iekšlietu ministrijas vai aizsardzības ministrijas sistēmas pakļautības iestādēm, bruņotajiem spēkiem, drošības iestādēm, korupcijas novēršanas apkarošanas biroju un ieslodzījuma vietu pārvaldi. Darba devējs tātad sadarbojas ar arodslimību ārstu, ar ārstu komisiju un nodrošina visu nepieciešamo informāciju un dokumentus
kas saistīti ar šo arodas slimības diagnozes noteikšanas gadījumiem. Un tā tad darba devējs ņem arī vērā mūsu norādījumus un ieteikumus, arodārstu ieteikumus attiecībā uz risku novēršanu, samazināšanu un darba vides uzlabošanu, kā to nosaka šo noteikumu 18. punkts. 2 mēnešu laikā, kad ir bijis šis darbvietas higiēniskā raksturojuma sastādīšana, tas ir saņemts ārstu komisijā. Tātad 2 mēnešu laikā sagatavots tiek atzinums par arodslimību un paziņots personai, kas tātad kārtoja šo arodu saslimšanu, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Ziņojumu par arodslimības gadījumu nosūta arī Valsts darba inspekcijai. Tātad mēs saņemsim tāpat kā turpmāk visus apstiprinājumus par pirmreizējiem arodslimību gadījumiem. Atzinumu par šo arodslimības apstiprināšanu var apstrīdēt veselības inspekcijā, un tātad veselības inspekcijas lēmumu savukārt var pārsūdzēt tiesā administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Mēs turpināsim, tātad darba inspekcija turpinās informēt darba devēju, pie kura strādā konkrētais nodarbinātais, par darba vidas riska faktoriem, kuri izraisījuši arodslimību, un ārstu komisijas ieteikumiem attiecībā uz darba vidas uzlabošanu. Tieši tāpat kā līdz šim arī mēs sūtīsim informatīvos ziņojumus, un pēc šo ziņojumu saņemšanas tātad darba devējiem būs jāievēro tas, ko arodārsts būs ieteicis, kādi uzlabojumi ir jāveic darba vietā. Mēs turpināsim gada pārskatos iekļaut informāciju par pirmreizēji noteiktajām arodas saslimšanām. Un pašā nobeigumā es gribētu teikt, ka šis process uzsākās, tā teikt, jauns posms, kad inspekcija šajā darba vietas higiēniskā raksturojuma sastādīšanā vairs tik ļoti aktīvi neiesaistās, tikai pie tādiem varbūt neskaidrību risināšanas. Tāpēc būsim ļoti korekti un sarunāsimies un jautāsim visu neskaidro. Mēs esam vienojušies ar arodārstu komisiju vai ar arodārstiem, tad, kad sūtīs darba devējiem pieprasījumu veikt un sastādīt šo darba vietas higiēnisko raksturojumu, tad šajā pieprasījumā būs arī saite uz mūsu mājaslapu, kurā ir nepieciešamie skaidrojumi un paraugi darba vietas higiēniskā raksturojuma sastādīšanā. Tātad tā mums visiem ir jauna pieredze, ir diezgan daudz nezināmu jautājumu, kā tas darbosies, kā viss notiks. Tāpēc droši neskaidrību gadījumu mums zvaniet vai rakstiet, jautājiet, un mums ir, protams, arī turpina strādāt konsultatīvais tālrunis, kas arī mēģinās atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, lai šis process, tā teikt, būtu skaidrs visām pusēm, un mēģināsim kopīgi tad veikt savu darbu, sadarbojoties, skaidrojot un sarunājoties. Lūk, paldies par uzmanību!